Attēlā ir redzams cilvēku plaušu alveols ar asinsvadiem. Oglekļa dioksīds palielina hidrogēna karbonāta jonu koncentrāciju asins plazmā, kurā gadījumā parādīts pareizs hidrogēna karbonāta jonu koncentrācijas salīdzinājums asins plazmā. Tātad, jo vairāk oglekļa dioksīda asinīs, jo vairāk hidrogēna karbonāta jonu asinīs. Rodas jautājums, kāpēc vispār ir atšķirības starp CO2 koncentrāciju šajās trīs vietās? Un te mums ir jāzina iemesls, kāpēc asins vispār plūst uz plaušām. Un tas ir, lai notiktu gāzu maiņa. Pa plaušu artēriju uz plaušām plūst asins ar augstu CO2 koncentrāciju. Plaušās CO2 no asinīm pāriet uz alveolām, un mēs to izelpojam. Līdz ar to pakāpeniski samazinās CO2 koncentrācija asinīs un paaugstinās skābekļu koncentrācija, jo skābeklis no alveolām pāriet asinīs. Tātad sākuma daļā, kas ir te, ir vislielākā CO2 koncentrācija, un tātad arī hidrogēna karbonāta jonu koncentrācija, un tad tā pazeminās, un šajā vietā tā ir viszemākā. Kurā atbildē mēs to redzam? D. C1 ir lielāks par C3. 7. uzdevums. Attēlā parādīti ar reflektoriskajām reakcijām saistīti nervu ceļi. Ar X apzīmēts nervu ceļu bojājums, kā šis bojājums ietekmē refleksu. Šādi izskatās tradicionālais refleksu loks, un tātad te jābūt muguras smadzenēm. No sāpju receptora informācija nonāk muguras smadzenēs, kuras pēc tam nosūta informāciju uz izpildes vietu, šajā gadījumā muskuli. Papildus tam signāls iet arī uz galvas smadzenēm, lai tu apzinātos sāpes un apzināti varētu veikt kādu darbību. Ar X ir atzīmēts bojājums ceļā no galvas smadzenēm. Tā kā šis posms nav skarts, refleks notiks. Šis posms nav skarts, tātad cilvēks sāpes jūt, bet informācija no galvas smadzenēm nenonāks uz muguras smadzenēm. Līdz ar to refleksu nevarēs apzināti kontrolēt. Atbilde D ir pareizā. 8. uzdevums. Dotas 4 krustošanas schēmas, kurā gadījumā visi pirmās paaudzes pēcnācēji būs fenotipiski vienveidīgi. Atceramies, ka genotipiski dažādi indivīdi, piemēram, indivīdi ar šādiem genotipiem, fenotipiski būs vienādi, jo abiem izpaudīsies dominantā alēle A un B. Kā mēs varam tikt pie atbildes? Vai nu galvā, vai uz papīra vai krustošanu. A variantā mēs redzam, ka būs 4 dažādi genotipi, bet 2 dažādi fenotipi. B variantā 2 dažādi genotipi, 2 dažādi fenotipi. C variantā, lai gan ir 2 dažādi genotipi, fenotipiski tie būs vienādi. Tā kā šī ir arī pareizā atbilde. Un D variantā mēs iegūstam 2 dažādus genotipus un 2 dažādus fenotipus. 9. uzdevums. Ciltskokā parādīt autosomālas recesīvas slimības iedzimšana kādā dzimtā, kuriem dzimtas locekļiem viennozīmīgi ir heterozigotisks genotips. Uzsvars uz vārdu recesīvu pazīme. Tas nozīmē, ka pazīme izpaudīsies, ja abas alēles ir recesīvas, un tieši šādi indivīdi ir iekrāsoti. Burti pazīmē nav doti, varam brīvi izvēlēties, piemēram, A, un sarakstīt genotips visiem, kuriem droši zinām, tātad iekrāsotajiem, un pārējiem genotipus atliek izdomāt. 7. dzimtas loceklim pazīme neizpaužas, tātad viena dominantā alēle viņam ir. Tad jāatceras, ka viena alēle nākus no viena vecāka, bet otra no otra vecāka. Dominanto alēli viņš ir saņēmis no tēva, jo arī viņam pazīme neizpaužas, tātad vismaz viena dominantā viņam pašam arī ir. Bet otru alēli viņa ir saņēmusi no mātes. Māte var iedot tikai recesīvo alēli. Tātad 7. dzimtas loceklim viennozīmīgi ir heterozigotisks genotips. Līdzīgi ar 4. dzimtas locekli, dominantā alēle nākus no mātes, bet no tēva viņš varēja iegūt tikai recesīvo alēli. 5. dzimtas loceklis ir 4. dzimtas locekļa māsa. Arī viņa dominanto alēli iegūta no mātes, bet no tēva varēja iegūt tikai recesīvo alēli. Tātad mums atliek 2. dzimtas loceklis. Viņai varētu būt 2 dažādi genotipi. Homozigotisks pēc dominantās pazīmes,
vai heterozigotisks, bet viennozīmīgi pateikt, kurš tieši mēs nevaram, jo ar abiem šiem genotipiem viņi var tikt pie šādiem bērniem, un to mēs varam redzēt te. Līdz ar to atbilde B ir pareizā. 10. uzdevums. Te vienkārši jāiemācās mitozes fāzes. Dažas no lietām, kas katrā fāzē notiek, ir šādas. Profāzē sākas chromatīna spiralizācija, chromosomas kļūst redzamas gaismas mikroskopā, mēdz izdalīt vēl vienu fāzi, prometafāze, un tā sākas ar to, ka izzūd kodola apvalks. Metafāzē chromosomas izvietojas šūnas ekvatoriālajā plaknē, ko var labi attēlos redzēt. Anafāzē vienu chromosomu veidojošās chromatīdas atgrūžas viena no otras, un chromosomas nonāk šūnu polos. Un telofāzē noārdās dalīšanās vārpstas, chromosomas sāk despiralizēties, varam saskatīt divus atsevišķus kodolus, un mātšūna pārdalās meitšūnās. Un pēc attēliem mēs redzam, ka pareizā secība ir atbildē B. Tas pagaidām viss, tiekamies nākamajā reizē.